tava šujmašīna ir spējīga uz daudz ko vairāk, vienkārši nomainot adatiņu. Ieliekot ādas adatiņu, jūs varat šūt ādus un līdzīgas materiālus, mākslīgās ādas, kur ir nepieciešams asmens, kas griež materiālu. Teiksim, ieliekot mikroteks adatiņus, viņas ir ļoti asas adatiņas, ar kurām var viegli caurdurt visādas pārklājuma materiālus, softshell audumus, lietu smēteļa audumus. Jersey adatiņas ir ar nopaļotu galu un nepārgrieztu cilpas, tātad ļoti piemērots trikotāžām un rupjākām trikotāžām. Stretch adatiņas arī ar nopaļotu galu, bet adatiņu gals jau ir mazāks nopaļojums, līdz ar to ir viegli šūt visādas flīšus un elastīgas materiālus, kā ir arī dubultās adatiņas. Ja tevai šujmašīnai ir zigzags, visticamāk, ka tu viens polīt var nolikt horizontāli, otru vertikāli un var šūt ar dubultu adatiņu. Sākumā iesaku pamēģināt ar kaut kādu, pieņemsim, ar 3 mm attālumiņu. Tas cipariņš, ko te raksta, tas ir attālums starp vienu un otru adatiņu. Tātad 4 mm, te ir 4, 1,6 mm un vēl daudz kas cits. Bet sākumā iesaku kaut kādu 3 mm attālumu. Tad, pieņemsim, ieliekot izšūšanas adatiņas, var mierīgi veidot izšūmus ar savu šujmašīnu. Stepēšanas adatiņas mums ir mājsaimniecības šujmašīnām, tad ir metāla diegu speciāli adats acis, viņai ir ar paplašināt adats acis, lai var ievērt metāla un efekta diegus visādus. Tad ir, pieņemsim, topstiču adatiņas, viņas ir dekoratīvām šuvēm adatiņas, ja vēlies ar efektīviem diegiem, rasniem bieziem, veidot tādas smukas un glītas dekoratīvās šūs, tad topstiču adatiņa būs īstā, jo adats acis viņai ir stipri lielāk. Lūk, kur var redzēt topstiču adatiņai adats acis un universālām adatiņām adats acis. Tā ir stipri mazāka. Kā arī, ko vēl var ieteikt? Var ieteikt arī adatiņas, piemēram, ir arī tādas viegli ievaramās, kurām sānā jau ir tā kā, caurums, kurā var iespiest to diedziņu iekšā. Tad, kas mums te vēl tāds interesants ir, ja šuj kaut kādas ar līmēm, ar kaut kādiem, pieņemsim, izšuju, ja izšuju uz visādiem stabilizatoriem vai ar līmēm vai ar nolīmētām malām, teiksim, ar līmes salīmētiem materiāliem, tad ļoti labi ir šīs te melnās adatiņas, jo viņām ir speciāls pārklājums, lai tās līmes neķertos viņām klāt. Kaut kā tā, jā, tā kā savu mājas sadzīvu šujmašīnu, nomainot adatiņu, tu viņu pilnīgi var pārvērst par pilnīgi citu radošu draugu.